Sveic vēl vienreiz visus, kas esat šajā rītā arī šeit, baznīcā pulcējušies, gan arī visi, kas skatāties internetā šo svētru un tic tam, ka Dievs ir jūs skubinājis un sirdī licis arī jums būt šajā rītā un skatīties un klausīties šos te vārdus, kuri ir no Dieva nākuši, kas ir Dieva vārds, kas ir svēts, kas ir, kā mēs Bībelē lasām, apusēji griezīgs zobens, kas pāršķeļ mūsu smadzenes, mūsu domāšanu, mūsu prātu. Un tā tam vajadzētu arī būt, kad mēs lasām Dievu vārdu, tad Dievu vārdam vajadzētu kaut ko paveikt pie mums. Nevis vienkārši, ka mēs izlasām to, ko Dievs saka, un mēs noliekam, un mēs aizejam tā, kā nekas nebūtu bijis. Mēs lasām, ka Bībelē, ka Dieva vārds ir kā spogulis, ka mēs aplūkojam sevi, Dievs atklāja to, kāda mēs esam, kad mēs lasām Bībeli, kad mēs lasām Dievu vārdu, mēs ieraugam to, kāda esam arī mēs. Mēs ieraugam arī to, kāds ir Dievs, kā Dievs parāda sevi, kāds viņš ir, un kā viņš sev atklāja savā lielajā mīlestībā mums katram. Redziet, tad, kad mēs bijām pie svētā vakarēdiena pagājušajā svētdienā, es teicu arī tādus vārdus, ko es sagaidītu no jums, ka tā pirmā lieta ir, kad jūs mīlat Dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, ar visu savu prātu, vai ne? Tā būtu tā pirmā lieta, un tā otrā lieta, ka jūs mīlat savu tuvāko kā sevi pašu. Un es gribētu uz šīm lietām tagad arī šajā rītā to turpināt. Bet es aicinātu, ka jūs atšķirt vaļā savās Bībelēs 2. vēstuli Korintiešiem 11. nodaļu. 11. nodaļa. Un mēs lasīsim šeit 3. pantu, 11. nodaļa un 3. pants. Ja jums arī ir telefonos, varbūt tās jums ir arī visas tās aplikācijas, kur Bībele ir tā kā, bet es izmantoju vēl grāmatu kā Bībeli. Tā kā ieteikt arī to darīt, jo ko jūs darīsiet, ja nebūs elektrība? Jūs nezināsiet, kur atrast, kur tas ir, vai neteiksim, jūs tā grāmata tomēr labi, ka jums ir. Labi, tātad 2. vēstule Korintiešiem, 11. nodaļa, un mēs lasām 3. pantu. Apostols Pāvils saka šos vārdus, ļoti interesanti vārdi. Viņš saka šeit, es baidos. Iedomājieties, apostols Pāvils, kas nebaidās ne no kā, viņš saka, es baidos. Es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Par ko viņš baidās? Viņš runā uz ko? Viņš runā uz Korintas draudzi, uz ticīgiem ļaudīm, un viņš saka šeit, čūska vienreiz jau piekrāpa. Un viņš saka šeit, ka, ziniet ko, man ir tāda nojauta, ka viņi to izdarīs atkal. Bet kas tur ir par to svarīgāko lietu, un tās domas, kas ir mums jāvērš šajā rītā, ir, un ka jūsu domas nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Un es gribētu šajā rītā runāt uz to, vai tu dzīvo vienkāršu dzīvi. Vai cilvēki vispār šodien māk dzīvot vienkāršu dzīvi? Kas ir vienkāršas dzīves noslēpums? Un par to es arī aicinātu, kā teikt, mums šodien domāt. Man būs 3 lietas, kuras es gribētu, lai mēs tādas vienkāršas 3 lietas, lai mēs ieraudzītu un saprastu. Tāda vienkārša dzīve, vienkārša svētruna, lai jūs varētu saprast vienkārši, man cilvēks saka, tā kā ar karoti ielai iekšā, tas ir tas, kas arī ir vajadzīgs. Cilvēkiem ir jābūt, tām lietām jābūt vienkāršām, nesarežģītām, jo tāpatās jau ārpus dzīvē ir tik daudz sarežģījumu, un kur vēl, ja mēs to vēl baznīcā darām. Tad pirmā lieta ir tāds, kas ir vienkāršas dzīves noslēpums? Tas būtu tas jautājums. Kas ir vienkāršas dzīves noslēpums? Redziet, ja jūs nedzīvojat vienkāršu dzīvi, tad jūs nezināt atbildi uz to. Ja jūs dzīvojat vienkāršu dzīvi, tad iespējams jūs zināt to.
Bet vienkāršas dzīves noslēpums ir mīlestība. Vienkāršas dzīves noslēpums ir mīlestība. Vai tas nav interesanti, ko? Iespējams, jums bija kāda citas atbildes, ko jūs gribējāt sacīt. Bet paskatīsimies šeit. Šeit ir šie vārdi, kurus arī, kā teikt, es jau pieminēju, par ko es pieminēju attiecībā uz to, ko Dievs sagaida no mums, tās divas lietas. Bet tad, kad mēs paņemam, piemēram, Jēzus sacīja šos vārdus, atšķirsim Mateja evaņģēlija 22. nodaļa. Kāpēc es šodien gribu pateikt? Mēs varam tikt pievilti, un Vēlns strādās pie tā, lai mūs pieviltu, ja? Ka mēs nedzīvojam vienkāršu dzīvi, kas ir Kristū. Bet, kad viss ir sarežģīts, kad viss ir sapužļots, kad viss ir tāds, kā liekas, cik var panest to. Bet Kristū dzīvei ir jābūt vienkāršai. Vienkāršai. Varbūt tās jūs par to tā nemaz neaizdomājaties. Ja citreiz cilvēki saka, kā Dievs ir lēmis, tā tas būs. Tā tas nav, mani mīļie. Ir atkarīgs no tā, kam mēs klausam, ko mēs dzirdam ar savām ausīm, ko mēs skatāmies ar savām acīm, ko mēs runājam ar savu muti. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mateja evaņģēlijā 22. nodaļā, jūs jau esat tā kā atšķīruši, ja Mateja evaņģēlijā 22. nodaļa, un šeit Jēzum tiek uzdot šādu te jautājumu. Skatāmies šeit, 34. pants. Bet farizēji dzirdēdam, ka viņš saduķējiem muti aizbāzis sapulcējās, un viens no tiem bauslības mācītājs, kārdinādams viņam jautāja un sacīja, mācītāji, kurš ir augstākais bauslis bauslībā? Farizēji, rakstu mācītāji, viņi bija rakstu turētāji, ja citiem vārdiem sakot, viņi skatījās, kā baušļus piepildīt. Un jūs ziniet to, kad bija 10 baušļi, jūs zināt, 10 baušļus, bet pie 10 baušļiem bija vēl 613 baušļi, dažādi likumi, kurus arī bija jāievēro. Un līdz ar to viens no viņiem tagad saka, kurš tad ir tas lielākais bauslis? No visiem, ko tu teiksi? Un skatāmies, ko Jēzus saka. Bet Jēzus tam sacīja, tev būs Dievs savu kungu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visas savu prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Mīļie, reku te ir. Tas ir, mēs teikt, tā bauslis vai likums. Pirmais. Jūs dzirdat mani? Pirmais. Nevis dzīties pēc lielākas algas. Varbūt tas ir tavs bauslis un likums. Pēc labākas dzīves tavs bauslis un likums. Pēc kā vēl cilvēki dzenās šodien? Kādus likumus viņi nosprauž sev un grib tos piepildīt? Bet šeit mēs lasām to, Jēzus saka, šis ir augstākais un pirmais. Un otrs līdzīgs ir, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Un šinos abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši. Ko mēs dzirdam šeit, ko Jēzus pasaka? Patiesībā tur ir viens vārds, ko viņš pasaka, un tā ir mīlestība. Tev būs mīlēt Dievu, un tev būs mīlēt savu tuvāku. Tas, ko viņš pasaka. Tātad vienkāršas dzīves noslēpums ir mīlēt Dievu. Jūs dzirdat? Mīlēt Dievu no visas savas būtības, ka tu mīli Dievu, tad tā dzīve ir vienkārša. Un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Paskatieties, tātad šeit, ja mēs runājam par to, ja es saku, šinos abos baušļos saņemt kopā visu bauslību un praviešu, lai jūs saprastu, ko nozīmē bauslība un praviešu, tas ir pirmās 5 Mūzes grāmatas. Viss, par ko iet runa, jaunā derība tajā laikā nav nemazam. Tie, kas dzīvoja, apustuļi un tā tālāk, viņi dzīvoja kā iekšjaunās derības, bet jaunā derība jau vēl kā tāda nebija. Tātad visur, kur Jēzus runā, uz ko viņš attiecina svētos rakstus, viņš neatiecina uz jauno derību, viņš attiecina uz veco derību. Viņš attiecina uz 5 Mūzes grāmatām un tālāk viss, kas ir praviešu grāmatas. Ja?
tas ir tas, kā viņi skatījās, tas, ko viņi redzēja, tad tie raksti, ja, kas ir, un caur šiem rakstiem, caur veco derību, kas jums liekas tik smagi lasīt un nesaprotami, viņš pasaka šos divas lietas kopā. Mīli Dievu un mīli savu tuvāko. Divas lietas. Un tas viens vārds ir tā mīlestība, kas atrisina visu un pasaka visu, kas ir vecajā derībā sacīts. Tātad, arī ja mēs ņemam 10 baušļus, piemēram, pirmie 4 baušļi ir attiecībā mīlestību uz Dievu, un pārējie 6 ir mīlestību uz cilvēkiem. Paskatieties to, pastudējiet to paši, un jūs redzēsiet to, kad arī 10 baušļi ir tik labi. Un jautājums ir tāds, ja viņi ir tik labi, un mēs gribētu, lai citi izturās pret mums tā, kā baušļos ir sacīts, vai ne? Un pašiem arī tā kā vajadzētu, ja, tos baušļus tā kā ievērot un darīt, vai ne? Tad jautājums ir tāds, kāpēc skolās nav baušļi? Kāpēc skolās nemāc bērniem 10 baušļus, ja viņi ir tik labi? Ko? Vai tad tas ir slikti, kad bērni iemācās mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu? Ja viņi zinātu 10 baušļus, nebūtu mobbings skolā. Nedarīt pār viens otram. Cienīt skolotāju vai neko. Jo tev būs savus vecākus godāt un cienīt bauslis, saka, vai neko. Lai tev labi klājās un tu ilgi dzīvot virs zemes. Tad tas viss ir labs. Kāpēc to, kas ir labs, izmet ārā? Tikai tāpēc, ka tas no Dieva nācis, vai neko. To vienkārši izmet ārā. Mēs paši zinām, kā. Mums ir programmas, mēs zinām, kā te mācīt un ko un kas. Un kur mēs esam nogājuši? Man mīļie, kur mēs esam nogājuši? Ja godīgi, ja? Mums nav jādomā tikai par sevi, mums jādomā par mūsu valsti arī ir. Viņai kaut kas ir jādzird par to, ka pagaidi, nav labi, man mīļie, ja mēs izstumjam Dievu ārā. Ja mēs izmetam viņu ārā un pasakām, nē, mums nav. Jūs ziniet, cik daudziem cilvēkiem šodien dzīves ir sarežģītas. Jūs pat nevarat iedomāties to un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tur Dieva nav tajās dzīvēs. Viņa vienkārši nav tur. Cilvēks jau var aiziet uz baznīcu un sēdēt baznīcā tādā, bet tā iekšā patiesi dziļas attiecības ar Dievu tur nav. Līdz ar to tā vienkāršā dzīve arī tur nav. Kāpēc? Tāpēc tur nav mīlestības uz Dievu. Bet Jēzus saka, tas ir pirmais bauslis. Tas ir numur 1. Un otrais līdzvērtīgs – mīlēt savu tuvāko. Tātad vēlna darbība, kas ir, ko viņš dara? Pačūska, vēlns, sātans, ko viņš dara? Viņš grib visu sarežģīt, ja? Aizvest mūs prom no vienkāršības, kas ir Kristū. Mīli Dievu un mīli savu tuvāko. Tas ir tas, kā mums ir jādzīvo, man mīļie. Vai mēs to varam izdarīt? Ja mums pasaka, tev būs mīlēt, tas, ko Jēzus saka, tev būs mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Tas nozīmē, ka mums tas ir iespējams. Mums tas ir iespējams Kristū paveikt. Tā vienkāršība Kristū ir mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Tad, kad mēs skatāmies vēstulē Romiešiem 5. nodaļā, skatieties, kas ir paveikts, kas jau ir izdarīts pie tevis kā ticīgi cilvēku, vēstuli Romiešiem. Varbūt tu to nemaz neesi vēl apjautis, bet paskaties šeit, vēstuli Romiešiem, 5. nodaļa un 5. pāns mēs lasām. Jo mūsu sirdīs, runiet, apostuls Pāvils saka par sevi un par ticīgiem, kas ir Romas draudzē, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Citiem vārdiem sakot, paši no sevis mēs nespējam neko izdarīt, bet Dievs mūsos izlej savu mīlestību. Dievs izlej sevi mūsos, jo Dievs ir mīlestība. Dievs izlej sevi mūsos. Viņš zina, ka mēs bez viņa neko nespējam paveikt. Bez manis jūs nenieka nespējat, saka tas kungs. Mīlēt Dievu mēs arī nespējam paši, bet Dievs savu mīlestību, jeb sevi izlej mūsos.
Un mums ir šis spēks mūsos caur svēto garu, ka mēs varam saukt abu tēvs, un mēs sakām tēvs, ja citiem vārdiem sakot, mums ir dzīves attiecības ar mūsu debesu tēvu. Un mēs neskaitām mūsu tēvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds kā vienkārši tēvreiz vai pantiņu. Tā ir mūsu saruna ar to kungu. Mēs to sākam no visas savas sirds. Kāpēc? Tāpēc, ka svētais gars, tā mīlestība, kas ir mūsos izliet, tā runā. Un tā mīl Dievu, un tā mīl savu tuvāko. Tad mēs lasām Bībeles apstiprinājumu to, ka mēs neesam atstāti bez mīlestības. Mēs neesam bez Dieva, bet Dievs ir mūsos, mūsu sirdīs, mūsu patiesajā būtībā. Tātad tev būs mīlēt. Ja Jēzus pasaka, tev būs mīlēt, un tu sauc sev pa kristieti, ko tu darīsi? Ja Jēzus saka, šis ir tas ceļš, kuru mēs ejam, un uz šī ceļa mēs mīlēsim to kungu, un šeit mēs ejam. Mēs, ko darām kā kristieši, kā Jēzus māca, mēs sekojam viņam, vai neko? Mēs redzam, kā viņš mīl, mēs mīlam tieši tāpatās, arī savu tuvāko. Bet ja mēs esam šeit un sakām, nē, man tas ir pa smagu, man tas ir pa grūtu, man nav laika mīlēt Dievu, man nav laika mīlēt citus cilvēkus. Ja? Tā līdz ar to mēs ejam pretējā virzienā. Mēs vairs neesam Kristus sekotāji. Mēs neesam tie, kas sekojam Kristum. Mēs ejam, darām tā, kā mēs gribam. Viņš vairs nav mūsu kungs, kas pasaka, nāc, seko man. Un tu redzēsi to tavu dzīvi, iemanot pavisam citu jēgu. Jo tā dzīve, sekojot Kristum, ir jābūt vienkāršai. Tad, kad mēs atstājam to kungu, tas sākās sarežģījumi. Esat to piedzīvojuši savā dzīvē? Tikko laiks jums vairs nav ar Dievu, tikko jums vairs nav lūkšanas, vairs nav Dieva vārda, kā dienišķās maizes uzņemšana, sākās problēmas. Ilgi nav jāgaida, viss kļūst sarežģīti vai neko. Bet tad, kad mēs sekojam tam kungam, mums liekas, vai cik viegli, vai cik kolosāli. Un ja man ir kaut kur grūti, Dievs man palīdz. Es varu visu savu zūdīšanos, es varu teikt, kungs, sekojot tev, mani tūls uz kājas vai neko, sekojot tev, man kaut kas sāp un tā tālāk. Viņš saka, met to visu uz mani. Es par tevi gādāju, es par tevi rūpējos. Es esmu tavs ārsts, es tev palīdzu. Tā kā es jau nesaku to, ka nebūs izaicinājumi sekojot tam kungam. Jēzum arī bija izaicinājumi šeit būt ar cilvēkiem kopā, bet ar viņu mēs esam drošībā. Ar viņu mēs esam drošībā. Nevis, ka mēs ejam vieni paši, teiksim, un nesakojam tam kungam. Tad mēs esam kā tā noklīdusi avs, kas iet un noklīst, un tad tam ganam ir jānāk mūs meklēt, bet mēs tur tajās izbailēs, kā teikt, esam un gaidām, ka kāds mūs atradīs. Tātad arī, piemēram, ka mēs skatāmies, ko Bībele saka, svētā gara auglis, vēstulē Galatiešiem mēs lasām, ir mīlestība. Tātad, ja auglis, mēs neesam auglis, ja? Saprotiet to? Mēs esam zars pie vīna koka, kā Jēzus saka Jāņa 15, ja? Mēs esam zars, tātad zars dod tos augļus, un ja jūs paskatieties, ir zars un auglis, tās ir divas dažādas lietas, ja? Ir zars un tur ir ābols, piemēram, ja? Vai ne? Tātad mēs esam tie zari, caur kuriem tie augļi nobriest. Tā ir? Tā ir, vai ne? Tātad, un augļi parasti nobriest laika periodā. Viņi nav, kā teikt, uzreiz bats un ir, bet viņi attīstās. Viņi attīstās bišķiņ, bet tad tas auglis nobriest un viņš ir. Un tieši tāpat tās ir, ka mēs nesam daudz augļu, Bībele saka, ka debes tēvs tiek godāts. Un kas ir tie augļi? Ka mēs mīlam Dievu un ka mēs mīlam savu tuvāko kā sevi paši. Ir tās divas fundamentālās lietas, pie kā mums katram ir jāstrādā. Kā mēs mīlam to kungu un kā mēs mīlam savu tuvāko. Un tur ir tas vissvarīgākais. Ja mēs dzenamies pēc Dieva un Dieva valstības, tad viss pārējās lietas to piemestas. Kristieši šodien arī var dzīties pakaļ visām materiālām lietām, rūpēties, raizēs, ko ēdīs, ko dzers, ko ģērbsies un tā tālāk. Bet Dievs saka, ja jūs dzenaties pakaļ tam, kas man ir svarīgi, kā tavam kungam, tad es tev parūpēšos par visu to,
lai tas tev būtu. Tā kā mēs redzam, cik tas ir svarīgi, man mīļie, vai neko. Un tad mēs palūkojamies uz to, tā sarežģītā dzīve. Ja mēs runājam par to, kā vienkārši dzīve Kristu un sarežģīta dzīve. Ja godīgi, ja jūs katrs paskatītos uz sevi un pateikt, kāda tad ir tava dzīve, viņa ir sarežģīta vai viņa ir vienkārša? Ja viņa ir vienkārša, tas nozīmē, ka viņa ir viegla. Ja viņa ir sarežģīta, tad tur ir daudz problēmu. Vai ne? Sarežģīti, ļaujiet man jums vēl karot ieliet iekšā. Jums ir vienkārši matemātikas uzdevums, ja jums ir cietais rieksts. Kas ir sarežģītāks uzdevums, ja? Kur jālauz galvu, vai tu to vari, vai tu to nevari. Ja? Jūs saprotiet to? Tātad vienkārši dzīve un sarežģīta dzīve. Piemēram, paņemsim tādu lietu. Ja tev ir darbs, tev ir sarežģīta dzīve. Ja tev ir darbs. Protams, kad ir. Kā tad nav? Vai tad ne? Taču, vai ne? Darbs ir darbs, tātad tev ir sarežģīta dzīve. Ja tu esi precējies, tev ir sarežģīta dzīve. Dubultā, vai ne? Un ja tev ir bērni, cik sarežģīta dzīve tad ir tad? Pēkšņi, teiksim, ja tev ir daudz maz bērni, ja, kas ir tavs darbs tagad ir būt par šoferi. Vedāt bērnus uz pulciņiem un sporta pasākumiem un vēl visu kaut ko. Bet ziniet, kas ir man mīļie? Ja mēs aizējam līdz tādam pašam pamatam, mūsu uzdevums kā cilvēkiem, es atkārtošos, ir mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Tas ir tas, ko Dievs sagaida no mums. Divas šīs lietas. Un Dievs saka, jūs to varat izdarīt. Kā mēs vērtējam cilvēku? Mēs vērtējam cilvēku pēc tā, ko viņš dara, vai tas, kas viņš ir? Ko? Atcerieties šos vārdus. Ja jūs vērtējat pēc tā, ko viņš dara, ja, tā bieži vien skatās. Tā skatās, ja. Tu tur dari to, tu tur dari to, tu tur tā, tu tur to neizdara un tā tālāk. Ne? Bet kas tu esi? Ja tā mīlestība tevī ir izlieta, Dieva mīlestība tavā sirdī, tu vari ko darīt? Tu vari mīlēt Dievu un tu vari mīlēt cilvēkus. Tas nozīmē to, ka tas tev nāk tīri dabīgi. Ja tas nenāk no tevis, tas nāk to, ko Dievs ir paveicis pie tevis. Tas ir tas, ko tu vari izdarīt. Dievs caur tevi to var paveikt. Bet ja mēs skatāmies uz to, ka tikai tas ir cilvēks tāpēc, ka viņš to paveic, ja? Tāpēc, ka viņš to paveic, jūs ziniet, ir cilvēki, kuri mīl Dievu un mīl cilvēkus, un viņiem nav nekādi varoņu darbi. Viņam nav nekāds 3 zvaigžņu ordenis iedots. Viņš nav mašīnas vedis un sūtījis uz Ukrainu palīdzību, ja? Kā tur kāds to darīja Latvijā, ja? Kurš tagad ir Eiropa parlamenta deputāts. Viņš to nav darījis, bet viņš ir mīlējis Dievu un viņš ir mīlējis savu tuvāko. Un tas to neviens cits nav redzējis. Viņam nav nekāda apbalvojuma, nekas, bet Dievs viņu redz to, ka viņš ir piepildījis visu bauslību un praviešus. Viņš ir mīlējis Dievu un mīlējis savu tuvāko. Ne tie, kuriem mēs dodam ordeņus, jeb kuriem pasniedz ordeņus un kurus, nezinu, kādu pierestālu liek virsū, ka tie nu ir tie, kas ir mīlējuši Dievu un mīlējuši savu tuvāko kā sevi pašu. Kā cilvēks skatās un kā Dievs skatās. Kā Dievs lūkojās. Un kad viņš lūkojās uz tevi, ko viņš redz? Būtu labi, ja viņš redzētu to, ka mēs mīlam Dievu no visas sirds un mīlam savu tuvāko kā sevi pašu. Tas ir, tas kā teikt, vienkāršās dzīves noslēpums ir mīlestība, man mīļie. Mīlestība. Mīlestība uz Dievu un mīlestība uz savu tuvāko. Un tad mēs pajautāsim to otro lietu. Tas ļoti interesanti, ja mēs tā parokam bišķiņ dziļāk. Kas tad ir mīlestības noslēpums? Kas tad ir mīlestības noslēpums? Jūs esat aizdomājuši par to, kas ir mīlestības noslēpums? Ko? Un ziniet, es jums pateikšu, kas ir mīlestības noslēpums. Uzticamība. Uzticamība ir mīlestības noslēpums.
Uzticamība. Uzticamība. Mīlestības noslēpums. Jēzus saka šos vārdus, tas ir Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļā viņš saka šādus vārdus, ieklausieties tajā, tas ir 13. pants. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Tātad, ja mēs sagaidām, tātad mīlestību, ja? Mēs sakam, mēs mīlam Jēzu, ja? O, tu esi kristietis, tu mīli Dievu, ja? Tu mīli Jēzu? Jā, es mīlu. O, super. Tad ko viņš sagaida no tevis? Kā tad tas praktiski izpaužās? Tikai to, ka mēs ar vārdiem pasakām, es tev mīlu, Dievs. Es tev mīlu, Jēzus. Tas ir viss, ko mēs varam pateikt. Nē, viņš saka, turiet manas pavēles. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē kaut ko turēt. Esi uzticams. Un ziniet, cik daudz kristieši sāk, jā, mēs par tevi, Kristu, un paiet bišķiņ laiks, un viņa uzticamība, viņa zūd, viņa izdziest. Un pat sliktākais vēl atgriežās atpakaļ pasaulē un sāk dzīvot tā, kā viņi ir dzīvojuši pirms tam. Redziet, uzticamība. Piemēram, tā, ka jūs doties laulībā, tie, kas jūs esat laulībā. Laulībā ko? Jūs sagaidat viens no otra, vīrs no sievas sagaidat, ka ir uzticami viens otram. Un vienīgā lieta, kur Jēzus pieļauj laulības šķiršanu, ir, ja nav uzticīgi viens otram. Kāpēc? Tāpēc, ka mīlestības noslēpums ir uzticamība. Un tad, kad vairāk nav viens pret otru uzticami, tad tā mīlestības tur nav. Tu vari runāt un apliecināt ar savu muti, bet ja tu neesi uzticams tam cilvēkam, tā mīlestība tur nav vairs. Redziet, ikdienas dzīve paprasa uzticamību visās jomās. Vai tas būtu pret Dievu, vai tas ir pret cilvēkiem. Tad, kad tur, kur tu strādā savā darba vietā, ko darba devējs sagaida no tevis, ja tu esi darba ņēmējs, ka tu esi uzticams? Tā ir, ka tu esi uzticams. Ko darba ņēmējs sagaida no darba devēja? Kad viņš ir uzticams un laikā izmaksās to aldziņu vai neko un parūpēsies par visu. Vai ne? Jūs redzēt, daudzas lietas ir uz uzticamības un mums te būs laulības, ja, tagad šajā te nedēļas nogalē. Un tur arī tajos solījumos, ja, viens otram pateiks savu jā vārdu, es tev uzticos. Es tev uzticos. Kāpēc? Tāpēc, ka es tev mīlu. Un tāpēc, kad es tev mīlu, es uzticos tev. Varbūt jūs tā nebijāt aizdomājušies par to. Vai ne? Un jūs ziniet, kāda ir kolosāla dzīve, kad jūs varat uzticēties viens otram. Ka jums nav jābaidās. Paskatieties šeit, ir ļoti interesanta lieta, ko mēs redzam, ar ko, tieksim, sabiedrība tiek barota. Sabiedrība tiek barota ar filmām. Un, piemēram, ir tādas romantiskās filmas. Ja? Esat skatījušies? Romantiskas filmas. Un jūs uzreiz varat pateikt romantiskā filmā, kāds ir scenārijs. Scenārijs ir tāds, divi iemīlās. Tad diviem nemīl vairs viens otru. Un beigās atkal iemīlās. Jūs redzēt, viņš ir tā kā nevis tā kā tu esi uzticams cauri visam laikam. Mēs vēl vakar vienu filmu skatījāmies, un man taisni ienāca tas tā prātā, kad satikās divi cilvēki kafejnīcā, tas vīrietis viņai izpalīdzēja, viņai vajadzēja uz toaletu, un līdz ar to nestāstīšu detaļas. Un viss baigi labi, un viņi pat aiziet, kā teikt, un ir tas laiks tāds kopā. Un no rīta viņi tā kā aiziet projām, tā sieviete no tā vīrieša, bet viņi saprot, nē, kaut kas baigi labais ir noticis viņas dzīvē, viņi satikusi beidzot kolosālu čāli, ja? Un viņi tagad nāk atpakaļ, bet tur pie tā čaļa ir atnācis viens vīrietis, un tagad
viņš tagad saka, kas tev te bija meitene un tā tālāk, un šitā te. Un tas vīrietis saka, jā, nekas te nebija un tā tālāk, un ka viņa nekas tur tāds nav. Un tā meitene dzirdēja to. Un ziniet, kas sākās? Attiecības, ja? Nekādas vairs. Un liekas, tas ir tas, kas notiek, kad mēs skatāmies, kad ko mums tā kā liek priekšā, lai mēs tā kā saprast, lai mēs tā kā domājam. Bet skatieties šeit, filmās tiek parādīts, ziniet, kas tās sajūtas, kādas ir, kad tu sāc uzticēties kādam. Tas sajūtas. Mīlestība nav sajūtas. Mīlestība ir apņemšanās. Tas ir tāds, kad, kā varētu teikt, ja reiz es saku, kad es mīlu Kristu, es turu viņu pavēles, es turu to, ko viņš ir teicis. Es daru to savā dzīvē. Vai man tas ir viegli, vai man tas ir grūti, vai mīlēt cilvēku savu tuvāko vienmēr būs viegli? Nebūt nē. Jūs esat to pieredzējuši savā dzīvē. Bet tas ir tas pareizais ceļš, ko darīt. Vai laulībā, attiecībās vienmēr būs viegli? Nu taču nē. Bet ja tu mīli to cilvēku, tu būsi tas, kas paliks uzticams viņam. Jūs redzēt, tu nav sajūtas. Tad tu nevari iekrist mīlestībā un tu izkrist ārā no mīlestības. Tas nenotiek. Uzticamība. Jūs redzēt, man mīļā. Un tie, kas jūs laulāsties, ja šajā nedēļā, es jums gribu, lai jūs to atcerties. Es par to nerunāšu jūs tajās tur laulību brīdī. Vienkārši aizdomājieties par to, ka tie nav tukši vārdi, bet tam ir segums, ja? Ka kāds tev saka, es tev mīlu, tad tu vari pateikt, tu esi uzticams, ja tu man mīli. Tu esi uzticams. Jo vairāk tu uzticēsies, jo vairāk arī tu piedzīvos to mīlestību. Tā paļāvība. Redziet, Kristus arī mūs aicina sekot viņam. Tas ir, kad mēs paļaujamies uz viņu. Nu tad, kad, piemēram, Pēters aicināja Mateju, mēs pagājušajā svētdienā arī skatījāmies, domājam par to. Viņš aicināja Mateju, un Matejs atstāja visu un sekoja Jēzum. Pēters, Jānis, Jēkabs, viņi arī atstāja visu un sekoja visu savu zvejniecības rūpalu un sekoja Jēzum. Viņi uzticējās viņam. Un caur šo uzticēšanos viņi arī parāda to, ka mēs mīlam tevi. Mēs sekojam tev. Un tas ir arī tas, ko mums vajadzētu katram tā dziļi paņemt arī savā sirdī, vai ne? Un atcerieties atkal šeit, ko piemēram, ko Čūska dara. Ko vēlns dara, ko Sātans dara, ko viņš dara, viņš tev grib pievilt, lai tu nebūtu uzticams Jēzum Kristum. Lai tu neusticētos viņam. Vēlns ir mēlis, un viņš melos visādos veidos, lai tikai svētos pieviltu. Lai tikai svētos pieviltu. Un tad pēdējais, kas ir tas interesantākais, kas nāk, un tā tam arī būtu arī jābūt, jā. Jo vēlns jau izmantos beigu laikos visu smagu artilēriju, kāda ir. Un tagad tas pēdējais, kas ir, teiksim, kas cirkulē, ir tas, ka Jēzus ir citplanētietis. Un viņš tiks pasniegts arī tādā veidā, jā. Un liekas, tas ir tas, ja cilvēki nelasa Bībeli. Un atnāk kāds, kas saka, tur tajos rakstos, tur tas ir un tā tālāk. Un tu liecies tagad tāds mazais muļķītis. Jo tu nezini to, tu neesi lasījis ne tās veidus, tu neesi lasījis tos citus rakstus, kas ir. Un tu nezini, un tu vienkārši tā kā varētu teikt, ka to pieņem. Bet Bībele mums runā neko pielikt klāt, neko atņemt no svētiem rakstiem. Reku tev ir, kā teikt, tas rāmis iedots tev, un iekš tā mēs arī paliekam. Nevis pie tā, ka mēs pieliekam savus fantāzijas vai savus vēlmes klāt, un mēs pieliekam klāt pie rakstiem. Nē. Mēs to nevaram darīt. Tātad, ja mēs skatāmies uz to, kas ir mīlestības noslēpums, ir uzticamība. Tātad laulībā, kad mēs lūkojamies, viens otram sola uzticamību. Un uzticamība, līdz kurien? Līdz nāvei. Tas nav tā, šodien jūtos, es tev uzticos un tā tālāk, un pēc nedēļas vairs tev neusticos. Ja es tev vairs nemīlu, mēs šķiramies. Ja? Un tā cilvēki šodien dzīvo. Jūs ziniet to, viņi tā dzīvo.
Piemēram, cilvēki aiziet strādā kādā darbvietā, darbdevējs sāk rēķināties ar to, ka viņam šeit ir darbinieks, kas nāks un kā teikt, cels labklājību visai tai kompānijai un tā tālāk. Viņš pēkšņi izdomā, es neiešu vairs pie darba. Un uzticamība zūd, vilšanās. Tas, kas notiek man mīļie šodien, vai neko? Sarežģīti ir tā dzīve, vai neko? Nav nemaz tik vienkārši. Un tu te mums mācītāji māc par tādu vienkāršu dzīvi. Jā, tad, kad tu mīli Dievu un mīli savu tuvāko, tā dzīve ir vienkārša. Nav vairs tur to sarežģījumu, jo tu zini, kas tev ir jādara. Mīlēt Dievu un savu tuvāko. Un mīlestība, mēs lasām 1. korintiešiem, tā nemeklē savu labumu. Tā nedara pāri, tā nepiemin ļaunu vai neko. Dzīvo tiek šīs mīlestības, kas ir brīnišķīgi vai neko. Labi, kas ir uzticamības noslēpums? Kas ir uzticamības noslēpums? Mīlestības, tātad vienkārši dzīves noslēpums ir mīlestība. Mīlestības noslēpums ir uzticamība. Bet kas ir uzticamības noslēpums? Vai jūs to zinat? Jūs varētu teikt, mācītāji, mēs zinām, ka tu zini. Un tu to mums tūlītās pateiksi. Un, protams, ka es to arī pateikšu. Tā ir izvēle. Tā ir izvēle. Uzticamības noslēpums ir izvēle. Izvēle. Tu patiesībā nemazam nevar mīlēt, ja tev nav izvēles. Redziet, Dievs neradīja robotus, kuriem piespiež pogas un viņi dara tā kā radītājs grib. Dievs deva mums izvēli. Viņš arī tāpatās dzīvības koku, ļaunu un labu atzīšanas koku. Viņš ielika iekšā tajā dārzā, ēdens dārzā. Viņš saka, reku, tev ir izvēle. Tev ir izvēle. Dievs vēlās, lai mēs viņu mīlam, tāpēc, kad mums ir izvēle. Mēs nevaram mīlēt Dievu, jo mums nav izvēles. Mēs nevaram mīlēt, piemēram, laulībā dodoties. Mēs esam izvēlējušies to cilvēku, ar kuru mēs gribam doties laulībā. Tā ir. Tie, kas jūs dosieties laulībā, jūs izvēlējāties to cilvēku. Jūs varat izvēlēties citus, ja jūs gribat. Vai ne? Jūs saprotiet mani? Jūsu izvēle, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es vēl vienreiz pateikšu šos vārdus. Bez izvēles jūs nevarat mīlēt. Izvēle. Jums ir izvēle mīlēt Dievu. Jūs varat mīlēt Dievu tikai tad, ja jūs izvēlaties viņu mīlēt. Un jūs varat mīlēt savu tuvāko, ja jūs izvēlaties viņu mīlēt. Ja jūs izvēlaties viņu nemīlēt, ne to tuvāko, ne Dievu, tā ir jūsu izvēle. Tā ir jūsu izvēle. Tā ir nepareiza izvēle. Tas nav tas labākais. Tāpēc, kā es teicu, ja jūs ēdat neveselīgu pārtiku, jūs izvēlaties kaut ko sliktu priekš savu organismu. Bet, ja jūs izvēlaties kvalitatīvu pārtiku, tas nozīmē to, ka jūs rūpējaties par savu organismu un jūs dzīvosiet brīnišķīgi. Vai ne? Piemēram, nepiedošana. Tā ir ļoti aktuāla lieta šodien. Cilvēks izvēlās nepiedot. Jūs dzirdat mani? Cilvēks izvēlās nepiedot. Tur ir izvēle. Bet ko Bībele saka? Bībele saka to, piedodiet tiem, kas jums ir pārdarījuši. Tad Dievs saka, ja tu seko man, tu mīli mani, tur manas pavēles. Viņš saka, piedod tiem, kas tev ir pārdarījuši. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus Kristus ir piedevis tev, tavus grēkus, tavus pārkāpumus. Piedod tiem, kas tev ir sāpinājuši. Piedod tiem, kas tev ir izdarījuši pāri. Piedod viņiem, tev pašam paliks vieglāk. Un ar to tu parādīsi to, ka tu mīli Dievu, tu tur viņu pavēles, tu tur Jēzus pavēles. Iedomājieties, kā Dievs parāda to, kā jūs varat tapt brīvi, kā jūs varat tapt svētīti un kā jums pašiem būs labāk. Tie cilvēki, kas staigā iekš nepiedošanas, viņi bendē kopā sevi. Savu veselību, savu dzīvi, kā varētu teikt. Viņiem ir sarežģīta dzīve. Tie cilvēki, kur piedod, viņiem ir vienkārši. Viņi ir piedevuši, viņi ir tālāk. Tāpēc, ka Dievs viņiem ir piedevis.
Tad uzticamības noslēpums ir šī te izvēle, man mīļie. Vai neko? Mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus. Paskatīsimies šeit vēl vienu raksturvietu, kas ir 1. Jāņa vēstulē. 1. Jāņa vēstule. 1. Jāņa vēstule. Mēs lasām šeit 2. nodaļā un 15. pantā. Jūs redzēt, cik daudz labas lietas mēs Bībelē atrodam. Tā kā tāds kārtīgs pērlis, vai ne? Lai mēs varam katrs dzīvot no šodienas sākot vienkāršu dzīvi. Mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Un skatieties, ko šeit saka apostols Jānis. Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Hei, paskatieties šeit. Ko mums šis pants pasaka? Ko šie raksti mums pasaka? Mums ir izvēle. Mēs varam mīlēt pasauli, un mēs varam arī nemīlēt pasauli. Labāk, ko Bībele saka, nemīl pasauli. Nemīl to, kas ir pasaulē, vai neko? Un kas ir pasaulē? Miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnība. Tas nav no tēva, tas ir no pasaules. Un tas ir tas, pēc kā cilvēki tiecās. Ja? Miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnība. Jūs redzēt? Tur tā nav Dieva mīlestība. Tas nav tas ceļš, kas jums ir jāiet. Mums ir izvēle. Jūs redzēt? Izvēle. Izvēle būt uzticamiem Jēzum. Izvēle būt laulībā uzticamam ar to, ko tu esi laulībā. Un tad, kad tu esi uzticams, tad ir mīlestība. Un tad ir tā vienkāršā dzīve. Jo mīlestībā dzīvojot ir jābūt daudzreiz vienkāršākai tai dzīvē, man mīļie. Sarežģījumi sākās tai dzīvē, kad mēs vienkārši pārstājam darīt to, ko Dievs ir teicis. Un tad iedomājieties arī domājot par mūsu sabiedrību. Kas tur ir? Vai mūsu sabiedrība zina par mīlestību? Vai viņi zina par uzticamību? Vai viņi zina par izvēli? Vai viņi zina, ka var būt labāka dzīve? Vai viņi to zina? Jūs to zināt tagad. Jūs to varēsiet stāstīt citiem. Jūs varēsiet iedrošināt citus. Teikt, zinu, kas šodien bija baznīcā, dzirdēju šo teikt, ka tu vari dzīvot vienkārši dzīvi. Kā tavu dzīve var būt vienkārši? Reku ir šīs pamat 3 lietas. Un tavu dzīve var būt vienkārši. Tu pats sāks to dzīvot. Tu redzēsi to, cik tas ir brīnišķīgi, vai neko? Redziet, ir tādas interesantas lietas, kas arī par to pašu izvēli, piemēram, to noslēgšu arī. Tai pašā laulībā. Ir viena ļoti interesanta lieta, kas ir laulībā, kad problēmas sākās tad, kad ir tādas mazas lietas. Un tās mazās lietas var būt pavisam vienkārši. Iedošu tādu banālu piemēru, bet tāds ir. Redziet, vīrieši, piemēram, kur viņi nesā mobīlos telefonus, viņi nesā kabatās, ja? Viņiem ir kabatās mobīlais telefons. Bet ziniet, kur sievietes nesā mobīlos telefonus? Somiņās. Vai ne? Es zinu, ka man sieva, mēs šodien braucām uz baznīcu, speciāli skatījos. Viņi ielika savu mobīlo telefonu somā. Ok? Ļoti skaisti. Tātad, ja citreiz tev, piemēram, liekas, tu zvani un tev neceļ. Un tev liekas, kas ir? Es tev zvanu. Un tu necel, vai ne? Un kas notiek tajos brīžos? Kas notiek tajos brīžos? Nedrošība. Ko tu dari, kur tu esi? Un ziniet, kur nedrošība pāraug? Nedrošība pāraug dusmās. Jūs redzēt? Viņi pāraug dusmās. Un tad, kad tas jau aiziet, ko tu dari? Tā ir tava izvēle. Tu tagad dusmojies, tu tā kā izrādi to, vai ne? Un
Kas notiek ar uzticamību? Kas notiek ar mīlestību tālāk? Jūs redziet, mazas sīkas lietiņas, ja var sataisīt baigās ziepes, kur pilnīgi nav jācepjās par to, tas nav vajadzīgs nemazām. Vienkārši tikai tāpēc, ka neatbildēja, tāpēc, ka nedzirdēja, jo telefons bija somā un skaņa bija atslēgta un nejūtu to, ka tas telefons tur vibrēja, vai ne? Nu. Un tāpēc uztraukums, neusticība. Jūs redziet, kā tas viss kopā, vai neteiksim, kā teikt, ir saistīts. Tātad, ja mēs sasumējam visu kopā, izvēle, fundaments, ko mēs izvēlamies. Un es aicinātu arī tev šajā rītā, ka tu izvēlies mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko kā sev paši. Ka tu izvēlies uzticēt savu dzīvi Jēzum Kristum. Ka tu uztic viņam, ka viņš, kas klauvē pie tavām sirds durvīm, ka tu viņam atver tās durvis, tā ir tava izvēle. Un kad viņš var ienākt tavā dzīvē. Un kad viņš ir tavs kungs, un kad viņš ir tavs glābējs. Un kad tu viņam var sekot tālāk uz priekšu savā dzīvē, caur svētu vārdu un svētā gara vadīts, ka tu tik tiešām pazīsti savu debesu tēvu kā tēvu, kas mīl tevi. Tu uzticies viņam. Tu paļaujies uz viņu. Tu mīli viņu. Un caur šo mīlestību uz Dievu un uz savu tuvāko, tev tā dzīve būs daudzreiz vienkāršāk. Un cik labi, ka, teiksim, nonākot pie tādām atziņām, kuras arī es varu mācīties, kur mums šodien ar brīnišķīgi man mīļo sieviņu ir 34 gadi, kopš mēs esam laulībā. Un mēs esam varējuši būt uzticami viens otram. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir mūsu izvēle. Un tāpēc, ka mēs mīlam viens otru. Un tāpēc, ka mēs mīlam Dievu. Un es nezinu to, kāda būtu mūsu dzīve, ja mēs nepazītu Dievu. Vai mēs vēl būtu kopā, vai mēs sen jau būtu katrs aizgājuši savu ceļu. Bet Dievs ir tas, kas dod to spēku mīlēt. Jo viņš savu mīlestību mūsu sirdīs ir izlējis. Mēs varam būt uzticami, jo tā ir mūsu izvēle. Un tā ir arī tava izvēle. Ko tu darīsi ar savu dzīvi? Tu turpinās dzīvot to, ka tā ir sarežģīta, ka tā ir grūta, ka tā ir smaga. Ka tev liekas, cik ilgi vēl es te dzīvošu. Nevar vairs to panest. Bet tu vari izvēlēties. Es gribu dzīvot šo dzīvi, kungs. Uzticoties tev, mīlot tevi. Un tā ir mana izvēle. Es novēlu arī to, lai tā ir tava izvēle tev šajā rītā. Un arī, ka tu vari nākt Dievu priekšā un lūgt Dievs, palīdz man, piedod man, apžēlojies par mani. Es pieņemu lēmumu, uzticēt savu dzīvi tev. Un mīlēšu tevi no visas savas sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli. Ar visu, kas man ir, un ar tavu palīdzību un tavu svētību savu tuvāko kā sev pašu. Un Dievs teiks, malacis, pareizs lēmums. Protams, tev izvēle var būt, ka tu atliec to uz citu laiku, bet mēs dzīvojam tik trauksmainā pasaulē, ka citas dienas arī var nebūt. Mēs tā visi plānojam to, ka mēs te, kā teikt, mums ir savu plānu un viss un tā tālāk, bet man mīļie, mēs neviens nezinām to, ko rītdien nesīs. Tāpēc šodien ir tas laiks, ka tu vari savu dzīvi uzticēt Jēzum. Ja man ir tas gods arī tev vadīt lūkšanām, lai tas būtu tavs solis, ka tu spēr šajā rītā tavu izvēli. Bet es tev varu vadīt šajā lūkšanā, ka tu lūdz ar mani kopā, turpat pie sevis, tā, ka tu pats dzirdi, un ka tas ir tavs lēmums. Ka vienkārši tev piegriežās tā sarežģītā dzīve, un tu gribi dzīvot vienkārši, kā cilvēks, kā būtība,
Nevis, ka tu esi tāds darba lops, kurš tikai zina, kā strādāt, bet dzīvot. Dzīvot. Man pārsteidz vakar intervija, bija tur tāda ar mūsu labklājības ministru Uldu Augulu. Un tur bija runa par to, kā mums demografiskā situācija valstī ļoti, ļoti bēdīga. Un kā māmiņām, kāpēc viņas negrib vēl dzemdēt bērnus un tā tālāk. Un tur bija tāds interesants teikums, ko viņš sacīja. Viņš teica, jā, tur māmiņām arī jānodrošina tā drošība ir, ka tās, kuras ir tā kā tos bērniņus laidušas pasaulē, kad viņām saglabājās tā darba vieta un ka viņas var atgriezties darba tirgū. Man liekas, uz mums skatās tādiem, mēs esam darba tirgū, mēs esam pērkams un pārdodams būtnes. Mums visur ir tā kā cena pielikta klāt. Un tik tiešām, vai tas tā ir, vai mēs neieraugam sevi, ka mēs esam kaut kas vērtīgāks nekā cik tur tie eiro. Dieva acīs mēs esam tik ļoti vērtīgi, ka kāds, viņa vārds ir Jēzus, nomira par mums, par mūsu grēkiem, mūsu vietā, lai mēs varētu dzīvot. Redzēt to, kad labklājības ministrijai vajadzētu domāt par visu labklājību, vai ne? Bet viņi to neredz. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva tur nav tajā labklājības ministrijā. Tad katram pašam cilvēkam ir jāmeklē tas kungs, jo ministrija nemeklēs tavā vietā. Tev pašam ir jāmeklē un jāpieņem lēmums, ko tu darīsi ar savu dzīvi. Dievs tev ir devis iespēju dzīvot un izmanto to. Es teikšu tā, ļaujiet man tos vārdus pateikt bagātīgi, kā tas kungs to tev arī ir atklājis. Jēzus saka, es esmu nācis, lai tiem, kas tic uz mani un klaus manai balsī, būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Vai tas nav brīnišķīgi, ko? Tur nav sacīts, lai tiem būtu darbs un darba pārpilnība. Nē, dzīvība un dzīvības pārpilnība. Mans mērķis šajā rītā bija tas, lai vestu jūs domas uz to, kas ir svarīgākais. Un kā jūs varat mīlēt Dievu, ka tas ir iespējams. Ka tas ir iespējams. Nolieksim galvas, lūksim Dievu. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs. Šī ir jauna žēlstības diena, ko Tu mums esi dāvājis. Un es Tev pateicos par to, ka arī šajā rītā Tu, kungs, savu vārdu esi runājis uz mums. Un ka Tu esi atklājis mums to vienkāršo dzīvi, kāda tā var būt Jēzu Kristu. Un tāpēc, kā apostuls Pāvils sacīja, ka viņš baidās, ka tā čūska, ka Sātans vienkārši nepieviļ arī ticīgus cilvēkus. Kā jau to pievilto jau tik daudz ir mums apkārt, kur neredz to īsto dzīves jēgu. Un tik daudz cilvēku arī izdara pašnāvības un dara sev pāri, nezinot to, Dievs, kad ir tas dzīvības ceļš, kuru Tu atklāji. Un paldies Tev par to, ka Tu mums to arī esi parādījis šajā rītā, ka mēs to esam varējuši dzirdēt. Un es lūdzu Tev, kungs, ka Tu palīdzi katram, kuram ir jāizdara šis lēmums šajā rītā, uzticēt savu dzīvi Tev, ka viņi to var izdarīt no visas savas sirds. Un tāpēc aicinu arī Tev, ja tas ir Tavs lēmums, vai Tu esi šeit klātesošs, vai Tu skaties internetā, ka Tu vari lūgt kopā šo lūgšanu ar mani. Bet lūdzu to nevis tāpēc, ka es to lūdzu, bet ka tie ir arī Tavu vārdi, ko Tu saki pie sevis, ka Tu dzirdi tos, un ka tas ir Tavs sirds lēmums. Tā ir Tava izvēle. Tu neesi piespiests to darīt, bet ka Tu esi dzirdējis to, ka var dzīvot visam citādāk. Ar Dievu palīdzību, katru dienu ejot cauri. Un es aicinu Tev lūgt šo lūgšanu. Mīļais Dievs, lūdzu pie sevis tā, ka Tu arī dzirdi. Mīļais Dievs, es nāku pie Tevis kā grēcinieks. Es nožēloju Tev savus grēkus un izsūdzu tos Tev. Tu saki, ka Tu man piedod šos grēkus un ka Tu tos vairs nepiemini. Es Tev pateicos, kungs, par Tavu mīlestību uz mani. Es ticu, ka Jēzus nomira pie krusta Golgātā
un 3. dienā augšām cēlās. Un ar savu muti es to apliecinu. Un es uzticu savu dzīvi tev. Šodien ir mana dzimšanas diena. Šodien ir mans ceļš sākums ar tevi, Jēzu. Palīdz man iet šo ceļu. Es uzticos tev, jo es mīlu tevi. Un tā ir mana izvēle, kuras esmu izdarījis šajā rītā. Es tev pateicos, ka tu man esi izglābis. To es lūdzu šo lūgšanu Tēvam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Ja tu lūdzi šo lūgšanu kopā ar mani šajā rītā, tad varu tevi apsveikt ar to, ka tas ir bijis tavs lēmums, ka tu to esi darījis no sirds, un kā Bībele saka, tu esi piedzimis no augšienes. Un ja tu esi piedzimis no augšienes, tad Dieva svētais gars nāk pār tevi, un šis brīnišķīgais gars nāk ar Dieva mīlestību, kas piepilda tavu sirdi, ka tu varēsi droši no visas sirds teikt Aba Tēvs, jeb Tēvs, kurš ieved tev dzīvās attiecībās ar Dievu. Un tas ir visfeinākais, kas var būt un var notikt ar tavu dzīvi. Tāpēc es tev aicinu, ja tas varbūt tās tev nesanāca pirmā, noklausies vēl vienreiz šo lūgšanu. Tu vari jebkurā brīdī lūgt, un tu vari piedzīvot to, kad Dievs ir tavs glābējs un tavs kungs. Un es aicinu arī tevi uzticīgi sekot tam kungam. Es uzticīgs, mīlu to kungu no visas savas sirds un seko viņam. Dari to, kas ir viņa labais prāts. Lasi Bībeli, lūdz Dievu un atrod labu draudzi, kur tu vari būt un mācīties Dieva vārdu. Kur tu vari piedzīvot to, kad Dievs runā uz tevi. To es tev novēlu, un pārējais viss jau ir iekš tavas izvēles. Tā kā esi sveitīts, pastāst to kādam, neklusē viens pats par to, kas ir noticis tavā dzīvē, bet pastāst, dalies to ar saviem mīļajiem, stāst to. Un es pateicīgs Dievam par to, ka viņš tevi ir izglābis. Saņemsim tā kungs svētīt. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, Dievs, lai apgaismo savu svēto vaigu pār tevi un ir tevi žēlīgs. Tas kungs, Dievs, lai paceļ savu svēto vaigu pār tevi un dāvā tev savu mieru. Amen. Amen. Sveicinieties viens ar otru. Esiet svētīti, esiet ļoti, ļoti svētīti. Halleluja.